Latvijā saturs pārsvarā strādā diezgan vulgārs. Dzer, lamājies, kliedz, esi dosmīgs. Bet vai tā ir tava auditorija? Es zinu, ka man dažreiz klienti saka, jā, bet mums jākļūst tādiem vulgāriem. Es saku, vai tā ir tava auditorija? Viņi saka, nē. Tad kāpēc? Tad kāpēc tu gribi kļūt vulgārāks nekā tu esi? Es, piemēram, neredzu, kad Apple produktus pēkšņi tagad sāk kāds vulgārāk filmēt un pozicionēt kādam tikai tāpēc, ka Latvijā tas rada klikšķus. Jā, ir auditorija, būtībā ir skatījumi uz visu vulgāro, bet vai tie cilvēki reāli ir tie, kas iet no tevis pirkt tavu pakalpojumu vai preci? Viņiem iespējams ir ātro kredītu biznesa klienti. Viņi iespējams visu kaut ko citu pirks, iztērēs visur citur naudu, bet iespējams ne pie tevis. Tāpēc ir daudz svarīgāk domāt par to, ko sauc par ilgtermiņu spēli. Piemēram, gada, 2 gadu griezumā. Kā mēs gribam komunicēt nākošo gadu, lai mūsu auditorija, mūsu pakāpeniski redz, dzird, atceras, un tad, kad viņi nonāk punktā, hei, es esmu izaudzis un gribu to, ko tu piedāvā. Un tajā brīdī tava misija būs izpildīta, jo tu būsi aizsniedzis savu auditoriju, un tu būsi radījis uzticību, un līdz ar to viņi gribēs sadarboties ar tevi. Ja? Tagad nav obligāti jāiet vulgārajā pusē. Tu vari būt izglītojošs, tu vari būt intelektuāls, tu vari būt ļoti specifisks konkrēti savai auditorijai. Tikai tāpēc, ka citi ir vulgāri, nenozīmē, ka arī tev tādam jābūt.